Bet es skatījos, ka nākamā otrdiena laikam atkal būs 7 grādi. Būs tagad siltais laiks uz Lieldienām, bet nākamā otrdiena atkal būs 7 grādi, ka viss ok, par laimi vasara vēl nav klāt. Un cik tev Katārā bija grādi, kad tu tur biji? 25. Rekā. Parīzē bija 20. Jā, mums bija... Karlsons bija devies podkāstu komandējumos izpētīt, kā ir ārzemēs un pastāstīt mums, kas te Latvijā, kā tur ir. Kā es tā dzelzs priekškara, vai ne? Jā, aiz demokrātijas dzelzs priekškara kā ir. Bet jā, mums šodien diezgan interesanta tēma. Pamattēma ir, kā mēs to varētu nosaukt, bagāti arābi. Jā, nabagie eiropieši. Un jā, mēs papļāpāsim par arābiem un visādākām interesantām lietām viņu pasaulē. Un gan jau arī paspēsim par visu ko citu aizrunāties, jo pēdējā reiz tādā brīvajā tematikā mēs runājām vairāk kā pirms mēneša. Mūsu sekotāji noteikti jau to zina, un ja tu neesi sekotājs, lūdzu pieseko. Un jā, pagājušajā mēs runājām par elektrību, bet šodien par arābiem. Jā, 12. sērija podkāstā Karlsons un Medinieks par arābiem un pēdējā mēneša aktualitātēm. Jā. Sākam par arābiem? Sākam par aktualitātēm. Mēs domājam par aktualitātēm, kā par arābiem. Mēs daudz aizrunāsimies, bet es domāju, tāda tricēja, kas notiek šonakt, vai ne? Sabrukušais tilts, ko nogāza ar kravas kuģi? Jā, Baltimorā. Baltimorā konteineru kuģis iebrauc tiltā. Un tas izskaidrojums būtībā ir tāds, ka kuģim pazudās strāva, un viņi nevarēja viņu pastūrēt. Un kuģis iebrauc vienkārši ieslīdēja brīvi tilta balstā, un viss tilts sabruka. Cik es saprotu, laikam 6 cilvēki ir pazuduši, 2 ir slimnīcā, pārējie visi it kā ir sveiki un veseli. Jā. Jo kaut kādi tilta darbinieki redzēja, ka tas varētu notikt, un vienkārši apturēja daudz, satiksmi apturēja tā tiltu. Jā. Noteikti tas nakts vidū. Protams, ka Twitters X ir pilns ar domām un idejām par to, ka tas ir bijis kiberuzbrukums, respektīvi tu būtībā attālināti izslēdz kuģu motors kaut kādā kam tas kuģis piederēja? Es nezinu. Jā. Es nezinu, bet fakts kā tās, ka kuģis vienkārši sabracināja tiltu, kas ir interesanti, kas ir pa lietu, protams. It kā liekas, kaut kāds viens kuģis iebrauc tiltā, bet Baltimoras osta laikam ir lielākā konteineru osta austrumkrastā vai kaut kā tā, vai tā ir lielākā vieglo automašīnu pārkraušanas osta ASV. Okay. Tā kā tas tādā ziņā, tā konspirācija teorija vai varbūt tas, kas ir teorija vai ne, kas aizdoms ir, ka tas ir bijis izmēģinājums kiberuzbrukumam. Ka tev jau nevajag vai neiebraukt Amerikā, to pietiek uzhakot kaut kādu kuģi, kurš iebrauc nobloķē satiksmi lielākajā ostā, to pietiek uzhakot gridu un tā tālāk. Jā. Grida tā kā elektrotīklu. Tas ir diezgan bailīgi. Tas ir ļoti bailīgi. Ietekmīgi. Tas ir diezgan bailīgi, jā, jo es pagājušajā nedēļu biju Parīzē, autonomijas, tā kā autonomija Next vai kā viņš sauc, Autonomy Paris, tas ir tā kā automobīļu, tā kā mobilitātes industrijas inovāciju izstādē. Es tur runāju ar vienu zviedru bateriju storage uzņēmumu. Un viņš man stāstīja, ka Zviedrijā plāno apturēt vispār ķīniešu invertoru tirzniecību. Piemēram, tev saules paneļi ir uz jumta, tev vajag invertoru, kurš saules paneļu līdzstrā pārvērš mainstrāvā, lai viņi varētu tīklā ielaist, tas ir nepieciešams. Okay. Un būtībā, kāpēc viņi domā to apturēt, ir tāpēc, ka šie ķīnieši tur Huawei invertori, viņi ir, tu nezini, ko viņi īsti dara. Viņi ir tā kā completely closed source, un viņi pieslēgt pie Wi-Fi, bet tu īsti nevar uzzināt, kāda informācija viņi sūta kaut kur. Viņi ir close, tikai tu nevari tikt viņu kodam klāt. Jā. Un tā Zviedru bažāk, ja es pareizi saprotu, ir tāda, ka tajā brīdī, kad, teiksim, tā ir Huawei, visi zina, ka Huawei dod informāciju komunistu partijai Ķīnā, un bažas ir tādas, ka ja viņi šo informāciju nodod, tad tu pieslēdzot tādu vienu vai dažus invertorus kopējiem energotīklam, tu vari viņu noteikt, kā viņš strādā, kur viņam ir vājības un tā tālāk. Un tad, ja tu domā pavisam traki, tu tev ko tādu ķīnieši var izdarīt, viņi var pārdot, piemēram, invertorus un baterijas tur zem tirgus cenas pilnīgā dempingā. Jā. Tu pietiekami liela apjoma uz tīklā uzstāda ar šīm te baterijām, un pēkšņi vienā brīdī vienkārši izrubīja. Kad tu redz, ka tavs apjoms, ko tas uzstādījis, ir pietiekami liels un ietekmējošs, tu paņemot tos invertors vienkārši izrubīs ārā. Viss, tev tīkls nobrūk, tīkls, tev saplīst transformatoru, apakšstacijas, tev ir jāpārboja viss elektrotīkls. Jā, to visu izdara visiem reizē, kā mēs iemācījāmies iepriekšējā epizodē. Jā. Tu vari nobrucināt visu kopējo tīklu. Tā kā tas ir vienkārši burtiski, man to, ko mēs runājām iepriekšējā epizodē, man pastāstīja vienkārši neatkarīgi cilvēki no tā kaut kāda Zviedri. Tā kā jā, viņi domā, mēs runājam arī par to, ka vai Gatis iepriekšējā epizodē teica, ka grib aizliegt?
To viņš neteiks. Tā kā lūk, tas ir tās turpinājums īsais. Yeah. Tā kā interesanti, jā, ar to kuģi es nezinu, kas tur... Bet par Ameriku vēl runājot, vai tu zini, kas notiek ar Trumpu? Trumpam... tur bija divas interesantas lietas. Viens bija par to, ka ceļ gaisā kaut kādu gadījumu, kad viņš iespējams ir mēģinājis atpirkties no kaut kādas porno aktrises, lai viņa nestāsta kaut ko. Otrs ir tas, ka viņam ir piespriests, ka viņam ir daļa viņa schēmiņām biznesa laiku jāmaksā valstī 420 miljoni vai kaut kas tāds. 454, jā. Un tādu viņam laikam tā kā atlika to maksājumu, un viņam jāsamaksā tikai 150. Bet reizē viņš ir tādu kļuvis tā kā top 10 bagātākais cilvēks. Top 100. Viņam kaut kāds uzņēmums. Visu miljardu viņš tādu ir vērts. Jā. Tikai tas tāds mēģina kaut ko viņam izdarīt, bet nekā. Jā, viņam ir tādi ups and downs diezgan vērienīgi. Zini, par ko viņam to sodu uzlika? Es sapratu, ka viņš bija, bet tas tāds no virsrakstiem, bet tas, ko es sapratu, ka viņš bija melojis ar grāmatvedību, bet pārsvarā, lai izstītos iespējīgāk kreditoriem un dabūt lielākus kredītus. Jā, tieši tā, viņš nebija pat melojis ar grāmatvedību, viņš bija melojis ar savu nekustamā novērtēšanu, ko pēc tam banka teica, ok, šaņem kredītu, bet neviens jau necieta. Tā kā neviena banka viņu nesūdzēja tiesā. Jā, bet šis ir interesanti, jo tīri tehniski tas izklausās banka pret klientu tiesa par apmelošanu, kur viņš varētu zaudēt un maksāt, bet tas, ka viņam pret viņu valstiski vēršas, tas viņa faniem noteikti iedod papildus enerģiju. Bet ļoti daudz Amerikas uzņēmēji ir teikuši, ka mēs neatbalstam nekādā gadījumā Trumpu, mums viņš besīja, bet tas ir ļoti bīstams precedents, ka Ņujorkā, kā Ņujorkas štata tiesa to ir lēmusi. Yeah. Un ka būtībā tas, jo viņš jau nav vienīgais, kas tā dara. Viņš galīgi nav vienīgais. Jo tad jau tu būtībā vari, tad jau par tādā 8. gadā tu vari pusi no visiem cilvēkiem vispār, kas baņķieris sodīt par to, jo viss notika dēļ īpašuma pārvērtēšanas. Arī Latvijā cilvēki arī sodīt Latvijā visur, jā, tā kā tas vērtējums un apliecinājums, tā kā tajos pirms krīzes laikos, lai tu dabūtu kredītus, tev bija nevis tev pārbaudīja sistēmā, kāda tev ir alga, un to varēs atļauties, un arī atļauties pie Euribor, bet tev uz lapiņas bija jāuzraksta, cik tev ir alga, un tu uzrakstīji tik, cik tu gribēji, un tik, cik tev vajadzēja. Tas bija viss pierādījums. Un tur meloja gandrīz visi, jā. Un tur, kas bija interesanti, ka CNN, vai kaut kāds viens no vecajiem mēdījiem, viņi bija interesanti Twitterī bieliks, ka viņi saka, Trumps ir samelojis, viņa īpašums nav vairāk kā 18 miljonus vērts. Jā. Nākamais paiet mēnesis. Trumpam ir tikai, Trumps jau nevar samaksāt 450 miljonus, jo viņa īpašums ir tikai 100 miljonus vērts. Kaut kas tāds apmēram, ka paši vieta kā, prestā ar sevi. Bet, kaut kā tā, Fox un CNN ir tāds izteikts vienkārši. Tas tā kā sekot influencerim, ar kuriem ir savs viedoklis. Tā kā mums ir, esam influenceri. Mēs esam savā ziņā influenceri ar savu viedokli. Jā, bet starp citu, pirms tam ieminējies par to risku, kā Ķīna varētu visādākos veidos kontrolēt rietumu pasauli. Tagad amerikāņiem arī tā populārā tēma par to aizliegt vai neaizliegt TikToku, un tad parasti ir tas sentiments tāds, ka spiegojiet mani, ko jūs izspiegosiet, ko es ēdu vai kaut ko tādu, bet man liekas, tā lielā bilde ļoti, ļoti daudz ko var ievākt, tā kā lielos datus par tautu un par paradumiem, lai īstajā brīdī pareizi ar manipulēt. Jo tas mērķis jau ir kaut kādi kibernoziegumi un kaut kas tāds, un caur aplikācijām, kas dod lielu piekļuvi tā kā telefonam, kas ir pilns ar sensoriem un kamerām un mikrofoniem, tur ievākt megadatus, ko pēc tam rīkoties. Nerunāt par kaut ko tik vienkārši kā kaut kādi kompromāti pret politiķiem vai kaut kas tāds, ko tu nelegāli noklausies vai ieraugi, bet tu vienkārši ar fizisku elektrības kontrolēšanas sūdiņu vari nodedzināt visu tīklu, iedomājies, ko tu vari darīt, ja tev ir tā kā dati par praktiski visu masu. Tu zini, kā tu var to TikTok īstenībā jau lielākā raize jau pat nav vairs par datiem. Runa ir par to, ka tu, piemēram, kaut kur bija tas, ka kopš 9. gada
pusauģu meitiņu pašvērtējums ir vienkārši sabrucis. Jā, nu to sāka mūsu rietumu pasaules Instagrams. To sāka rietumu pasaules Instagrams, bet TikToks to vēl vairāk enablo un... Iepūdē arī džekiem smadzenes paralēli. Kādiem džekiem, tad tu meitenēm māci, ka tā kā vislabākais, ko var izdarīt, ir tur pusplakai TikTokā dejot, nu tā kā ko tur dejot vai gorīties. Un te jau īstenībā lielākais risks ir nevis pat dati, bet tu demoralizē nākamo paudzi. Un tas ir tas scary. Jā, kamēr viņi tā kā ir aizlieguši pašu Ķīnu, tā kā neatļauj TikTok, un viņiem ir savs cita aplikācija ar ierobežotu laiku, un viņai tas saturs pārsvarā ir izglītojoši. Tā kā, jā, tas tā ir tāda... es nevaru pierādīt, daudzi nezinu, nevar vai ne, es nezinu, tā pati Amerikas valdība paceļ šo tēmu, bet viņiem viņi nav uz galda un uzliks neviens konkrētais pierādījums. Viņi vienkārši saka, ka mēs zinām, un that's it. Bet pat ja nespiegot, tas būtu tik veselīgi, ja viņi nafīgi aizvērt uz kādu brīdi. Cik daudz pavadu laiku TikTokā? Man nav TikTok. Tev nav? Good for you. Bet es pavadu par daudz Instagramā, kas ir basically tas pats tikai ar 2 nedēļu aizturi. Un tad es uzliku tādu aplikāciju OneSec, kas ir iPhone'iem tāda forša lieta kā automatizācijas. Ja tu dari to, tad notiek šitais, un tad tu uzliec automatizāciju. Ja tu atver Instagram, tad atverās tā aplikācija, un tā aplikācija tikai liek tev ievilkt gaisu un izpūst gaisu. Tas aizņem 3-4 sekundes un paprasa, vai tu točno gribi iet Instagramā. Ļoti bieži uzspiež nē. Un tā, ka mēs bijām, arī es biju kaut kur, tā, ka mēs bijām Berlīnē, tad bija tā arī, kad regulāri tu viņu var vaļā, un tad saproti, pagabēc, kā es, kad ir sieva, esmu ārzemēs, ļoti forši, interesants weekends, un kāpēc es blandzīšu telefonā? Regulāri vienkārši tiet, ka negribu. Un sākumā viņš arī rāda statistiku, cik tu reizes pēdējā diennaktī mēģinājis ieiet, un sākumā bija tā, ka tur 27, 25, 30, daudz reizes. Un tagad viņš tā uz kodām 5-7. Tagad baigi priecīgs, jā. Un saucis OneSec, tikai viena sekunde. Okay. Afigānā lieta, jā, visiem iesaku. Kas vēl tāds jautrs pasaulē? Bija Vogue AI bija populārs temats, kad Google uztaisīja savu. Attiecīgi Google iepriekšējais AI modelis, kas tā kā konkurē ar Bārtu, bija ar to OpenAI, ChatGPT bija Bārt, kas bija tāds faileris, tā kā nepārāk veiksmīgs, un viņi saprata, ka viņi ir nepārāk labu sēklu iesējuši savam AI brandam, tāpēc viņi pārbrendoja visu par jaunu, uztaisīja Gemini, palaida jaunu sistēmu, kas strādā ļoti labi, izņemot to, ka tur pārāk, saprotu, laikam pārāk daudz teikšanas bija cilvēkiem, kas HR-ā strādā, nevis pie datiem un IT-šņiki. Tur tā sanāca, jā, ka viņi bija ieprogrammējuši, ka visi cilvēki bija melnādainie. Uzģenerēja bija attēlu ar 9. gadsimta skandināvu vai skotu, un tev ir melnādains vikings, piemēram. Jā, vai arī tu paprasīji uzģenerē man lūdzu melnādainu ģimeni, viņš tā kā nav problēma uzģenerē lūdzu baltādainu ģimeni, tu tā nedrīkst, tas ir pret noteikumiem, tur ir tā viņš ieģēja. Nocekot pārcentās. Jautājums, kāpēc pārcentās? Jo, tā kā... pirmkārt, man liekas, tas svarīgi ir, lai tādas lietas kā meklētāji un ģenerētāji, lai viņi ir vienkārši pareizi, nevis ar agendu. Un, ja ir kaut kāda, piemēram, vēsturiski slikta lieta notikusi, viņam arī jāsaka, ka tā lieta notika. Nevis jāizveido viss tā, kā viņš gribētu, lai būtu noticis. Numur 1, numur 2. Kā uzņēmums ar mega daudz ģēnijiem un supergudriem cilvēkiem nonāca līdz tam, ka viņi lielajā prezentācijā ņēma un šo visu rādīja un palaida dzīvē. Man liekas, vienkārši tā kā te ir tāds HR, kam pārāk liela vara. Tam Gemini, tur laikam ChatGPT ir bijis citādāk, bet Gemini bija tā, ka tur atkal redzēja X-ā, nezinu, vai tā ir patiesība, bet tas tās bija tas, ka tur bija Gemini tās programmas viena no vadītājām vai kaut kāda, viņa bija diezgan augsts stāvoša persona, kas to visu pāraudzīja, un viņa ir tā kā, atklāti Twitterī rakstījusi visādas, viņa pat baltā sieviete, un viņa rakstījusi dažādas rasistiskas lietas par baltiem cilvēkiem. Un tā kā viņai ir bijusi iespēja fine-tunot to visu. Jā. Bet par ChatGPT... Te tā stulbā situācija pielikt pārstāsts ir tas, ka, tu esi tādā ļoti progresīvā uzņēmumā, un visi tā kā
svina atšķirības, vai kā to saka angļu. Un tu esi viens tāds racionāls IT cilvēks, un tu redzi, ka viņš uzģenerē nepatiesu faktu, tāpēc, ka tas pat ir viņa impulss. Ej, piecelies kājās un pasaki, ka, hei, šis prezidents nebija melnādains. Tev pateiks, bet visi prezidenti var būt melnādaini, mēs tev atlaižam, tu sasvadītājs, tur kaut kāds rasists. Rasists, homofobi. Un tur, man liekas, vienkārši tā kompānijas kultūra, un tas viss gan jau vienkārši nospēlē. Es nedomāju, ka tas bija kaut kāds ļauns gājiens, ka tur, let's go, daram šitā, tur samainam sabiedrības domu, vai, es nezinu, ko tur var izspiest. Zini, kā? Bet man liekas, tas vienkārši bija vairākas saimnieciskas parastas situācijas, kurās īstajā brīdī, kad kādam bija kas jāpasaka, viņam bija kauns pateikt. Un tad gājas priekšu un noprezentējās. Kaut kā visu laiku mēs sakam, gan jau, ka kāds nedarīja kaut ko speciāli, bet baigi daudz to gadījumu ir ar vien vairāk. Ar katru reizi ar vien vairāk. Mēs jau katru otro sēriju par kaut ko līdzīgu runājam. Kaut kā baigi daudz tā viss ir. Jūs, piemēram, tad, kad to Gemini es mēģināju uzrakstīt generate an image of a person, viņš vairs vispār neko neģenerēja. Rakstīt šajā laikā nevar. Jo tas jau bija pēc tā skandāla. ChatGPT, ja tu ieraksti, uzraksti, write a poem about how proud you are to be black. Viņš vienkārši uzraksta uzreiz dzejoli. Write a poem about how proud you are to be Indian. Vai something. Uzraksta. Tu uzraksti generate a poem about how proud you are to be white. Viņš uzreiz sāk stāstīt, ka vispār jau tev nevajadzētu būt lepnam vai nelepnam tur par savu rasi, un uzreiz sāk tās replikas. Nezinu, baigi daudz nejaušību par šo visu. Man nav iebildumu. Es gribētu, lai tas rīks strādā absolūti brīvi. Ja viņi grib ielikt disklēmeri, attiecīgi, nezinu, melnādainie cilvēki nav tirgojuši vergus, bet baltādainie ir, vēsture ir skarba bijusi. Paga, ko? Tā kā melnādainie netirgoja vergus, tā kā baltie tirgoja. Tu joko, vai ne? Nē, labi. Tu zini, ka melnādainie, kad, kā baltie pirka vergus? Melnajiem, jā. Kas tieši tā? Bet, tā doma bija tāda, ka vēsture nav bijusi taisna, un baltie ir darījuši vairāk sūdus nekā melnie. Labi, nepiekrīti, bet ja tā būtu, mēs par to nerunājam. Pat ja tā būtu, ka melnādaini ir darījuši vairāk sūdus kā melnie ir darījuši vairāk sūdus kā baltie, pieņemam tā. Attiecīgi, es gribētu, lai viņš ģenerē visus dzējoļus, bet tajā vietā, kur tā kompānijas īpašnieki ir uzskatījuši, ka vajag ielikt disklēmeri, pievieno apakšā disklēmeri. Saki, ko tu domā? Tas ir privāts uzņēmums, tu vari teikt, ko gribi un teikt savam lietotājiem, ko tu gribi, bet tam rezultātam vienkārši būtu jābūt tādam, kāds ir paprasīts. Ja gribās kādu mācīt un parādīt, kā ir viņuprāt pareizi. Te ir tā mūžsanais, mūžu 20-gadīgais jautājums par to, vai privātu uzņēmumu jāregulē, vai viņiem var darīt absolūti, ko viņi grib, jo te jau jārunā pat par ChatGPT. Pie tās loģikas jau sanāk, ka Facebooku nevajadzētu sodīt vai arī aizrādīt viņiem par to, ka viņi ļauj kaut kādas vēlēšanas ietekmēt. Tas tieši tāpat. Privāts uzņēmums dara, ko grib, ļauj ietekmēt vēlēšanas. Šī ir tā slidenā robeža. Jā, tas ir šīs abas lietas slidenās. Jo tehniski man liekas, ka privāts uzņēmums varētu apkalpot, ko viņš grib, neapkalpot, ko viņš grib pateikt savus viedokļus, kā viņš grib. Sūdi sākās, ja sākās demokrātijas apdraudēšana. Jā, bet tu jau tāda kaut kāda rasistiskā izturēšanās pret baltiem, jo arī ir demokrātijas apdraudēšana varbūt. Ar tautu tas pat ne tikai demokrātijas, bet tas nevis tikai tāda kaut kāda izdomājuma, kā subjektīva izdomājuma, kā demokrātijas apdraudēšana, tā ir tikai cilvēka apdraudēšana. Labs reality check ir, ja tu tā kā aizstāvi kādu minoritāti, bet ieliec tajā vietā vīrietis vai baltādainais, un ja tas pēkšņi izklausās slikti, bet otrādāk izklausījās labi, tad jāpadomā, kur ir balanss. Ar citu runājot par baltādainu slikto nodarījumiem, man pazīstami cilvēki bija Ugandā. Viņi tur ceļo, vienkārši tur braukāja pa to visu valsts, kaut kur palika tur viesnīcās, ko tur vēl. Viņiem prasīja, kā jums, kopumā apdzība milzīgi un tā. Prasīja, kā jums kā jums tur patīk, vai viss ir labi un tā tālāk. Viņš saka, nē, nav jau baigi labi, bet kad Briti šeit bija, tad bija tik labi un skaisti. Jo Uganda bija Britu kolonija. Viņš saka, tad bija labi. Okay, tāds arī tā viņi paši saka, vienkārši kodā lauku ciemā. Jā. Nezinu.
Nē, mums arī ir, kas teiks lauku ciemā, ka bija Afgāna, kad bija Padomju Savienība. Es nezinu, kā ir Ugandā, bet... Ugandā ir diezgan drausmīgi. Ugandā tagad ir noteikti nav tā kā pie mums, jā. Tieši tā. Jā, pārējot pie... Mēs ejam tuvāk tuviem austrumiem, pāršām pāri. Spēlējamies ar ādas krāsas toņiem, jā. Jā. Gaišāks, tumšāks vidējs. Man liekas, to arābu tēmu es varu ievadīt tā, kā mani iepriecinoši attiecīgi, ka es noskatījos Bahreinas F1. Tu principā esi arābs. Un tad es noskatījos Saudarābijas F1. Un sezona beigsies ar Kataras F1. Un tad pašās beigās Abu Dabī. Un šīs visas 4 skaistās vietas ir mūsu bagāto arābu tēmas tādi svarīgi punkti. Un, jā, ne tikai viņi ir tikuši pie... Pirms 10 gadiem nevienu no viņiem vairs nebija F1. Nebija gan, jā. Pirms 10 vēl nesanāja. Viņi pērk lietas. Viņiem ir nauda, viņi pērk lietas, jā, viņi pumpē. Tas vismaz kā tas ir sācies, viņi pumpē no zemes resursu, vai tā ir dabas gāze, vai tā ir nafta, viņi ved ārā. Viņi izved ārā vairāk nekā viņiem pašiem vajag. Līdz ar to, atšķirībā no mums, ja mēs importējam vairāk, mums veidojas parāds, viņiem veidojas ekstra naudiņa. Un tad viņi sākās veidos tērē. Un labs veids, pastoties uz to pašu F1, saprast, ka nekas tāpat nav dabiski noticis, bet viss ir nopirkts. Ir, piemēram, katra trase. Ja tu gribi hostot F1, tu maksā konkrētu summu lielajam F1 uzņēmumam, lai tur uzņemtu to gonku. Un attiecīgi, kamēr... Kāda tas random minējums, kāda šie cik trase maksā, lai viņi varētu nohostot F1 gonku? Cik trase? Jā. Tas ir kaut kas... 200 miljonu eiro. Par daudz. Bet, 2 miljonu eiro. 20 miljonu eiro. 20 miljoni ir tas, ko maksā Ferrari mājas komanda Imola. Klasiskā Itālijas trase ar Ferrari headquarteriem blakus. Arābi savukārt Bahreina, es lai gribētu teikt anglisko versiju, bet latviski ir Bahreina. Maksā 45 miljonus, un Saudarābija maksā 55, un tad tās vecās legacy trases maksā kaut 20-30 miljonus, kamēr Arābi maksā 45-55 miljoni par vienu gonku, un tādi arī pieslēdzās visādākas pilsētu trases, un tās vecās legacy trases aizmirstās, un visi bido un pārsola, un maksā arvien vairāk par to, lai pie viņiem varētu notikt F1 sacensība, jo tur baigā nauda apgrozās, tas viss haiss tur notiek ar sacensībām. Un Arābi, šajā gadījumā Saudarābija, viņu cilvēki mēģināja arī visu F1 nopirkt vēl diezgan nesen par 20 miljardiem, kas nav viņiem kaut kas netipisks, jo viņi par 20 miljardiem mēģināja no Liberty Media, kas ir uzņēmums, kur akcijas mēs visi varam nopirkt īpašnieks F1 brandam, tā laikam to nosaukt. Viņi piedāvājuši baumo 20 miljardus, bet viņiem viņus nepārdeva, jo tas sports ir šobrīd tik popularitāte augoši, ka... Paldies Netflixam reāli. Tikai rīktīgi paldies Netflixam. Un tagad tā jaunā fanu paudze arī ir tāda, ka viss viņu viedoklis par komandām ir no tāds, kas ir veidojis 3-4 gadus atpakaļ no tā, kā viņas parāda. Nopirkt sportu, tas nav kaut kas viņiem tajā galā nedabisks vai rets. Tas Cristiano Ronaldo tika pārvilināts pie viņiem, pie Saudarābijas profesionālajā līgā uz komandu Al-Nasr. Al-Nasr, jā. Un 2,5 gadi. Līgums aptuveni 200 miljoni, kas ir 90 miljoni cietā aldziņa pārējo viņš var izcelt uz reklāmām, ko visdrīzāk viņš arī darēs, nešābos, nāk tāds 500 miljonu 2,5 gadu projektiņš. Diezgan iespējīgi. Jā, es domāju, ka daudzi cilvēki, visi ir dzirdējuši par Dubaju, vai ne? Jā. Dubaja, jā, tur dara tur pieģims augstākais turnis, jā. Jā, augstākais turnis, daudz mājas, bet jā, tomēr tuvējos austrumos Katara ir tāda miniatūra Dubaja un daudz, jo, man arī likās, ka Saudarābija tāda, viņiem it kā ir tā nauda, bet kas ir tajā Saudarābijā? Bet īstenībā jau tagad tiešām Dubaja ir labākā mārketingā un bija labākā mārketingā, bet tieši Saudarābijā ir ļoti daudz, kas notiek pašlaik. Jo mēs bijām Katarā ar komandu uz Web Summitu,
kas ir Web Summits, es teiktu, lielākā Eiropas startup konference. Viņi notiek Lisabonā katru gadu novembrī. Un šī bija, laikam, tad pirmā franšīze, ko viņi pārdeva tieši katrai. Un tad arī būs Rio vēl. Kaut kad sanāk novembrī Lisabonā, februārī Katarā, un tad Rio laikam tur kaut kur, es nezinu, kad vēl tur maijā vai kad. Nav pasvarīgi. Un, mēs vienkārši aizbraucām tīri tā, nezinot, ko sagaidīt, un tas, kā tur tās lietas viņiem tomēr, es tur braucu, teiksim, tā ir tādu, es esmu tur no Eiropas, mēs tur zinām, kā lietas jādara, tur startupi, wow, un tu atbrauc uz to konferenci, un tur kopumā ir ļoti daudz arābu, tur ar ievārījumu burciņu tiem galvas segiem, ar baltiem galvas segiem, tur tā tālāk. Jo vairāk tu laiku tur pavadi, jo vairāk saproti, ka viņiem ir tādas pilnībā savu pasauli. Jā. Tu viņiem neesi vajadzīgs. Tu tur viņiem neesi vajadzīgs. Jā, protams, joprojām tā kā visādas tur, visas tās, arhitektūru un celtniecību dizaina Eiropiešu un amerikāņu visām viņu megastruktūrām, bet kopumā tur ir tiešām tāda sava ekosistēma. Un viņi ir ļoti tādi aktīvi un visi ir šausmīgi enerģiski tie visi, teiksim, uzņēmēji vai startuperi, kas tur ir. Tajā pašā konferencē Saudarābija izziņoja 200 miljonu investīciju fondu inovācijām, agrīnās stadijas. Tikko Saudarābija vēl miljardu investēja Lucid Motors, vai man liekas, Lucid Motors ir premium elektroautomašīnas. Jā, kas starp citu ir viņu tas PIF, kas ir Public Investment Funds, kas ir milzīgs fonds, kur viņi investē savu naftas naudu. Viņa lielākā pozīcija, man liekas, ir Lucid. Jā, kas ir ļoti... Es tajā mašīnā biju, kad mēs bijām vienā Portugālē, vienā autokonferencē. Jā. Es biju viņa supermašīna. Esmu redzējis uz ielas Berlīnā. Jā, es tā kā nezinu. Man prieks par viņiem un tā. Bet viņiem 5 gadu laikā tā vērtība diezgan švaki kritusies uzņēmumam. Jā. Bet kopumā vienkārši tas tā kā, tad mēs redzējām to, tad piemēram tā pati pilsētā, tieši katrā Doha ir galvaspilsēta, pārējais ir tūkstnesis. Jā, viņi tur ir miniatūra Dubaja, tur tikai, bet tikko tā ir, viņi ir 20 gadu laikā uzrāvuši debesis. Viņi, piemēram, tie katarieši vispār bija tādi latviešu viensētnieki vien. Viņi ir tikai latviešu viensētnieki smiltīs. Jā. Arī ļoti tādi kautrīgi, tādi ļoti klusi. Jo mēs uzaugām mežā vai pļavā, katrs savā sētā, viņi uzauga katrs savā ciltī. Baigi tādā ziņā man vismaz likās līdzīgi. Pēc mentālās, jo baigi par viņiem nerunāja arī nemaz. Bet kopumā, un tad tu runā ar tiem cilvēkiem, tad pienāk viens Eģiptietis, saka, es tu taisu un tādu startupu. Tu zini, ka tas jau ir sen Amerikā izdarīts, bet Eģiptē ir 100 miljonu cilvēku. 100 miljonu cilvēku tirgus viņiem ir, un viņi ir jaunāki, vai ne? Un viņi ir visi enerģiski, un tā nauda viņiem ir. Piemēram, mums bija arī stends mūsu uzņēmumam. Es pienācu kaut kādu meiteni, viņas bija vienāk, saka, sveiki, es dzirdēju jūs prezentācijas lielās skatuves. Man ļoti patika, es no katras biznesa inkubātoru uzrakstiet man e-pastu pēc konferences. Pēc tam, biznesa inkubators, ko viņam tur grāmatvedība pavelti un tā kā galdu. Obligāto vizītkaršu skaitu vai kaut kā tāda. Viņi vienkārši tādu, es saku, kā tad ir labumi. Ja jūs pārvācat uzņēmumu darbības katru, tad mēs mečosim investīciju līdz 50% apmērā, līdz 5 miljoniem. Tad, ja tu piesaisti 5 miljonu investīciju no kāda investora vienalga, kur pasaulē, un uzņēmumu atver katrā, tev katrs biznesa inkubators vienkārši 5 miljonu garantu iedos. Vaiprāts, un tas lietu apmērs, vai ne? Un tad viņi, piemēram, tu zini par visiem tiem, viņiem ir 101 projekts. Ne visus viņi uztaisīs, jā. Bet, Katārā tieši? Nē, vispār, tu vajag austrumēs, ka tur ir iespējams. Tev ir Džedā, kas ir Saudarā. Pirms mēs par megaprojektiem runājam. Par Katāru, tad tam mērogam, tu iezīmē, ka nav liela. Tad man vienkārši pierakstīt jautrie fakti. Ja tas Katāras izmērs, attiecīgi, viņi ir 80 km plata. Ļoti maz. Yeah. Viņa ir 6 reizes mazāk aptuveni kā Latvija. Viņa tagad dzīvo zem 3 miljoni. Tur ir 300,000 katariešu. Jā, bet tikai 300,000 oriģināli. Vispārējais apbraukuši, lai strādātu tajā visā bagātībā, kas tur tagad ir radusies. Mēs izbraucām loku pa to valsts vidējienu un ziemeļdaļu. 2-3 stundas mašīnu, viss tas apakaļ. Jā. Tur absolūti nav ko darīt ārpus tās galvaspilsētas. Un tas, ko tiem arābiem patīk darīt, viņiem patīk izbraukt tūkstnesī un tur dienām ilgi dzīvot un dzer savu tēju. Un tusēt vienkārši smiltīs. Kā mēs mežā ar alu. Jā, apmēram, jā. Viņi vienkārši
tūkstnesī vienīgi. Es gan argumentētu, ka mežā ir foršāk, bet tas kā katram savs. Bet runājot par to populāciju, te pati Arābija, Saudārābija un Eģipte cita lieta, bet Katara Dubaja. Katarā ir, zini, lielākā iedzīvotāja grupa? Tagad nacionalitāte, izcelsme. Katarā? Katarā, jā. Gan jau kādi blakus valsts strādnieki. Katarā 22% cilvēki ir no Indijas, un 12,5% ir no Bangladešas, un tad ir Nepāla 12%, Katara 10%, Ēģipte 9%, Filipīnas 7%, Pakistāna 4,7%, Šrilanka 4%, un tad kaut kāds arābu valsts, un tikai tad Amerikas Savienotās valsts pilsoņi ir 1,25%, un tad kaut kāda varbūt Eiropa ir tālāk. Tas vienmēr viņiem ir vairāk kā pusi ir vienkārši viesstrādnieki. Katrai es arī skatījos, ka katrai Gini koeficients, kas ir vienlīdzības koeficients, Latvijā ir 36 laikam viņš, kas nav labs rādītājs, sliktākais Eiropā. Tas ir vienlīdzība pēc ienākumiem. Katrā ir kaut kāda 50 tas Gini koeficients, protams. Jo ļoti milzīga nevienlīdzība. Jo vairāk, jo sliktāk. Jo lielāks, jo sliktāks. Dubajā vispār bija 60 pāri. Dubajā 28% ir indiešu, pakistānieši ir kaut kādi arī 20 pāri, emirātieši vai Emirāti ir 12%, un tad tur arī ir Bangladeša, Filipīnas, Irāna, Eģipte, Nepāla, tur Eiropas Savienības cilvēki tikai 1%. Tā kā skaidrs, tā ir tāds, tikai Katara un Emirāti, vispār šās pilsētu valsts tuvējos austrumos ir tādas ultimate tāda zeme, kur tu var būt karalis, un tu var būt kalpi, vai ne tā? Tur ir ļoti hot or cold tā situācija. Jā, man liekas, arī to pašu Katāru vēl nelaižot vaļā, tad tāds labs piemērs par to, tu redzēji internetā spīdīgos torņus un apzeltītās tās smieklīgi dārgās mašīnas, bet tā realitāte un tas balans starp kas to izbauda un kas to ir ar savām rokām cēlis diezgan traks, un tad labs piemērs bija tas Katāras futbola kauss, kas nesen notika, kur vinnēja Argentīna, līdz ar to skaitās, ka Messi ir labāks par Ronaldu šajā futbola dieva cīņā. Tur tad attiecīgi viņi iztērēja. Saka, ka tas bija dārgākais futbola kauss. Un gribētos teikt, ka viņi ir iztērējuši 220 miljardus, bet tas nav viss, ko viņi ir iztērējuši. Viņi tikai ir iztērējuši arī 6500 cilvēku dzīvības. Tik daudz, ja? Attiecīgi, tad tā visa celšana līdz viņi tā kā it kā saka, nopirka balsis, lai par viņiem nobalsotu un tur rīkotu, kas bija jau pirmais skandāls, līdz actually tam futbola kausam bija, 12 gadi. Pa to laiku viņi ir uzblieduši augšā 7 stadionus, jaunu lidostu, metro sistēmu, lielceļu tīklu, aptuveni 100 jaunas viesnīcas, un tad vēl ap to galveno stadionu tur kaut ko ekstra pilsētā uzcelt. Mega attīstība. Kas, protams, no vienas puses ir tā kā ļoti krūti, ka tur, kur Maskas bija, bet tāda ir daudz resursu, tur uzceļ ļoti daudz. Otrs jautājums, protams, cik tā infrastruktūra pielāgot ikdienai. Nezinu, ja tev vajag jaunu sirdi un tevi ieliek buļļa sirdi, moška būs par lielu un nebūs ilgspējīgs tā dzīve, bet tas nav svarīgi, lai par ilgspējību domā Dānija un citas Eiropas valstis tādā izmērā, bet to visu tātad cēla importētie darbinieki, ne jau viņi 300 oriģināli iedzīvotāji to cēla, un tad tiek lēsts no visādākām vēstniecībām tam līdzīgi, ka tie cilvēki, kas izskatās, ka tie laikā pelnīja mazāk kā $10 dienā, kas viņiem bija gana daudz, lai viņi no saviem laukiem brauktu uz turieni un vēl mājās sūtītu. Ka no viņiem ir miruši kodi vismaz 6,500 cilvēki tajā visā laikā. Lai gan pati Katāra saka, ka tie bija mazāk kā 40 un tikai pāris vispār dēļ darba pārējie dabīgā nāvē. Diezgan liela atšķirība tajā statistikās. Skars saulē, neuzliek cepuri, jā. Tas ir, kas ir ļoti iespējams viens no iemesla, kāpēc viņi tiešām arī mira tik daudz. Bet tas jau nav, protams, tā kā es noteikti nesaku, ka tur viss ir forši, un tas skaidrs, ka daudz cilvēku nomirst to izdarot, tas ir zināms. Jā, un tad, tā kā pietiekoši populāra tas viedoklis ir tāds, ka, senāk tiešām to visu cēla vergi, un tas bija traki, bet, ka tādi jau tur viss tā kā attīstītāk, bet,
tas jau pat, tur joprojām tādā ziņā ir slikti, un nav jau slikti arī kaut kādās, citās, atsevišķās Eiropas, Balkānu vai citās valstīs. Tieši tas pats var notikt, ja tikai varbūt labāki tie absolūtā minimuma standarti, bet lētākus darbiniekus vadīs vienmēr iekšā, un tur bija arī riktīgi traki tiem futbola stadionu un infrastruktūras cēlājiem tas, ka viņiem vēl daudziem esot kaut vilktīgi tie līgumi saslēgti, ka viņus laikam drusku ātrāk dzina prom dažus vai kaut kā tā, jo viņiem vajadzēja no viņiem visiem tikt vaļā, kad sāka bagātie cilvēki braukt. Un ja viņi nenostrādā tur gan ilgu laiku, tad daudz no viņiem esot palikuši parādā saviem darbā iekārtotājiem, ar kuriem viņiem bija noslēgts līgums. Tur norukāja un atbrauc mājās un vēl palika parādā darbā iekārtotāju aģentūrām. Tā kā skumīgi. Mūsdienu verdzība, tā laikam ir mūsdienu verdzība, es nezinu. Kamēr viņiem nedod dokumentus, tikmēr jau ir arī dzirdēts, ka viņiem dokumentus atņem, un tas pavisam traki. Man liekas, skumīgāk ir tas, ka tiem cilvēkiem bija jāskrien no Indijas vai Pakistānas jau uz kaut kādu katru. Ar mazākā dešu dienā, un tas jau bija... Jā, tas ir labi. Tikai jautājums, ka skaidrs, ka tas ir drausmīgi, kā pret viņiem izturās katrā, bet ko viņi dara savās valstīs, ka viņi paši sevi tā, noved līdz tādam stāvoklim, ka tev ir tas šādas lietas jādara. Jā, tā ir svarīga arī perspektīva šajā visā. Jā, tu tā kā jau atvedzājies runāt par megaprojektiem, es tā jūtu. Jā, tad kopējā tēma vienkārši labi, stulba būt indietim katrā, ja tu esi viestrādnieks. Tur laikam, lai gan, mums tur atšķirība, ka tu pasūti ēdienu jau nekāda. Tā kā Latvijā atbrauc indietis, vai tur atbrauc indietis, atved tev voltiņu vai talabatu, kā tajā gadījumā. Šeit viņi drusku vairāk pelna, jā. Tur viņi varbūt vairāk pelna. Bet labi, es mazliet par tādām ambiciozākām lietām, vienkārši par tiem visiem kopumā, uz ko te tuvajā austrumi iet. Jā, it kā Eiropieši tur to vēl kaut ko vada vai amerikāņi, bet arī, ne viss tas realizēsies, jā. Absolūti ne. Viņi, piemēram, skatās to, tā ir tas skaļākais pašlaik laikam ir tās 170 km garā pilsēta. Jā, es varu pastāstīt tā kā mini ievadu par viņu. Ja liekas, ka, līdz šim tā kā highlights, tāpēc, ka uzcelts bija Dubajas Burj Khalifa, tecīgi augstākais tornis pasaulē, 828 metri, vai cik interesanti, milzīga māja, viņi to uzcēla, un tas tā kā tiešām iespēdīgi. 220 miljoni cilvēku darba stundas iztērētas, lai to māju uzcelt. Un tas tā kā ir pupa mize salīdzinot ar to viņu Zelaina projektu, kas ir vēl trakāka Neoma pilsētas tā kā sastāvdaļa, tā kā pirmais posms, kas ir, kā tu minēji, 170 km gara līnija, kas ir pilsēta, kurā... Cik viņa plata? Tur 200 metru valsts bija. Viņa bija, man nav precīzi uzrakstīt, bet viņa bija kvartāla platumā. Jā, tad mazāk, kad 100 metri. Jā, un tā būs tā kā mašīnu brīva vieta, un jau pirmais jautājums, tā kā, afigēnā forma, tā kā tev nav mašīnas, un kāpēc, lai no punkta A uz punktu B tu izvēlies tādu formu, lai nokļūtu, kas ir tikai garākais iespējamais ceļš. Bet, tur tās ambīcijas ir trakas, jo viņi tur būs, jau tagad ir piekabināts arī sākas AI birkas, ka tā būs mākslīgā intelekta pilsēta, tā kā viņi sāka celt, vēl nebija tāda lieta, man šķiet. Tur pa īstam jau satelīta attēlos pats paskatījos, var redzēt līniju, kas ir izrakta, un viņi tiešām cer, iepriekš bija plānots, ka līdz 2030. datumam jau tā pirmā kārta būs pabeigta, un fiziski tur kaut kas būs, bet... redzēs vai paspēs, bet tā pilsēta attiecīgi ir tāda, kurā varētu dzīvot 9 miljoni cilvēku, kas ir 25% Saudārābijas populācijas, ar piesātinājumu, kas ir... Tagad blīvuma apdzīvot. Jā, apdzīvotības blīvums ir 260,000 cilvēki uz kvadrātkilometru. Salīdzinājumam Parīzē ir 20,700 cilvēku uz kvadrātkilometru, kas ir diezgan blīva pilsēta. Diezgan distopiski izklausās. Attiecīgi, jā. Un tas ir 10 reizes piesātinātāk kā Manhattan. Līdz ar to izklausās jocīgi un izklausās tā kā krūti. Man patīk, ka cilvēkiem ir ambīcijas un viņi grib kaut ko dullu darīt. Bet tajā pašā laikā kaut kā pasaulē ir 50,000 pilsētu un aptuveni visas beigās attopās būt kā pārsvarā centriskas. Jā, tā ir druska. Un tad nākamais jautājums, tā līnija, tas tā kā milzīgs tornis, bet supergarš. Pilnīgi taisns. Viņš ir spoguļains. Kas varētu būt dullāk, kā taisna līnija, kur tu
Tev tā kā ir, ja tava draudzene dzīvo otrā pusē, un tu tajā pusē, good luck. Kāpēc gan viņi neuztaisītu spoguļainu, lai tas viss tā kā vienā dienas laikā atspīd un kādam tūkstneša pārgājienam cilvēkam vienkārši sadedzina visu, kas viņam ir mugurā un nogalina viņu. Tas izklausās crazy. Nākamais, kā tas viss milzīgi, īstenībā es ticu, ka viņi viņu spēs uzturēt, jo, ja kamēr piķis būs viņu uzturēt, bet iedomājies to milzīgo 170 km garo līniju, kā arī tīrīt, lai viņi ir smuka un nenoputējusi. Viņi jau negribēs, lai viņi izstās nolaista. Es domāju, tas īstenībā būs, tas ir tā kā, man tā godīgi, labi, tu vari tur likt cilvēkus līnijā pie ātrvilciena, kā viņi grib, vai arī aplī un tā tālāk, bet man tiešām liekas, ka, tā kā, viņiem būs jāiegulda daudz darba, lai tas neizskatītos pēc kaut kāda distopiska Blade Runner debesskrāpa. Super depresīvi, jā. Jā, tas ir tas līdz, protams, kā mums gaismas pils jau ir noputējis, nenotīra. Tas īstenībā ir good point. Bet, varbūt uztaisīs, varbūt nē. Gan jau, ka kaut ko tur, neuztaisīs. Ja ir tik daudz izrakuši, nevar neuztaisīt. Jā, tur, piemēram, es pazīstu caur citu cilvēku pazīstu vienu latvieti, kura tur ir pozīcijā tādā, teiksim, tā menedžmenta. Es zinu, ka jau līdz Latvijai ir atnākusi naudiņa daļa tā projekta, jo viņi pasūta visāk, tā piemēram, darbiniekiem vagonus un visu ko tādu. Man liekas, tā vai tas bija Katāras futbola čempionātā. Bet, karoči, to milzeni ceļot, kas laikam izmaksās 500 miljardus, bet izklausās pa mazīgi godīgi kaut kam tādam. Tur vajadzēs daudz ekstra lietu. Tā kā nebrīnies, ka pēkšņi kāds eiro tavā kontā ieripos tieši dēļ šī projekta netiešā veidā nākotnē. Bet, piemēram, Saudarābija, viņi grib Džedā, kas ir Jeddah, tā pilsēta, būvēt augstāko debesskrāpi, Jeddah Tower. Es domāju, ka viņiem būtu ļoti svarīgi apvienotos Arābu Emirātus pārspēt, lai pie viņiem ir augstākais tornis. Viņiem apstājās pa būvniecību, tad ir atsākusies kilometru augsts. Tu teici, Burj Khalifa ir 828 metri. Tad vēl Arābiem, tur viņiem visādi tie projekti, viņiem bija arī Floating City, kas ir tā puse no pilsētas burtiski peldi, kas sarkanajā jūrā. Un, zin kā, var jau būt, ka viņi neuzbūvēs to visu. Gan jau, ka viņi to visu neuzbūvēs, viņi pusi no tā neuzbūvēs. Tas nebūtu viņiem labi, ja viņi uzbūvētu. Jo pāršā tas viss izklausās pēc kaut kā, ko ir ārprātīgi sarežģīti uzturēt, un kas tā kā, kad tas paliks drusku vecs, tas būs apgrūtinājums, nevis kaut kāds labums tev. Jā, bet tas ir ģenerē darbs. To uzturēt savā ziņā. Kamēr tas ģenerē darbus, nevis ģenerē to, ka tas tevi padara nabadzīgu, tikmēr baigi labi, jā. Tur jābūt tam labajam balansam. Varbūt uzbūvēt tādu torni, tas ir kā, pēksim tā, kamēr tas ir pirmais pasaules augstākais tornis, visi kruti stulbi, tas pēkšņi ir trešais pasaules augstākais tornis. Un vairs ekonomika nestrādā, ja tas nav top. Zini, kā tas ir, man liekas, tas, ko tu mēģini pateikt, ir, ka skaties, viņi pusi uzbūvēs, pusi neuzbūvēs, vai ne? Viņi tur izziņo kaut kādu 200 miljonu investīciju fondu, piemēram, bija tajā pašā Katarā, kas ir mini Dubai, viņi ir wannabe Dubai, bet tāpat viņi uzrauj to pilsētu 20 gadus, tur vispār nekā nebija. Tur Dubajā bija tur viena māja, kad ir tās bildes pirms un pēc, ja tur Katarā vispār nekā nebija. Un tad 20 gados tur tā kā blakus starptautiskajai Kataras lidostai, kas ir tranzīta lidosta, vai ne, Qatar Airways lido pa visurienu. Blakus ir vēl lielāka lidosta. Tā ir karaliskās ģimenes privātā lidosta. Jā, kas ir episki. Fun fact. Tu tā pilsētā iebrauc, tur tikai visas ielas ir perfekti, tur viss ir perfekti, tur viss ir tīrs, tur viss ir perfekti. Jā, tur ir tūkstnes, tur ir savs gaiss, asfalts neplaisā, bla, bla, bla. Un tad, piemēram, tu satiesos cilvēkus, un tie pašā Arābijā, viņiem ir, mums piedāvāja lidot nākamajā daļā uz Rijādu, uz nākamo konferenci, kaut kādu lielāko tuvā austrumu. 174,000 cilvēku konferenci. Jā. Tas ir neaptveram. Jā. Un tas vienkārši tev iedod tādu, tā kā, tu gribi būt daļa no tā. Jā. Man vismaz tas iedod tādu, tā kā, wow, tas ir cool, viņi tikai dara trakas lietas, viņi dara interesanti, viņi dara kaut ko vienkārši outrageous, kamēr ir cilvēki, jā, bet tā tik liela māja jau no ekonomiski pamatot būvēt, vai arī, viņi jau tikai melo, viņi jau priekš kam tur būvēt Dubajā tos torņus, tas piesaist cilvēkus. Un tajā pašā laikā, kas tur bija teikt, ka Real Baltica, līdz 30. gadam viņi, Arābi līdz 30. gadam neuzcels The Lion, kas ir, tad Arābi līdz 2030. gadam neuzcels 170 km garu stikla māju, kamēr latvieši līdz 2030. gadam neuzcels 2 km vai citur no centrālās Latvijas Real Baltica savienojuma ar trasi. Tādā bišķiņ tas parādās ambīcijas, un tad mēs arī, piemēram, mēs bijām teikt, mēs bijām Parīzē pagājušajā nedēļu uz to mobilitātes konferenci, kādreiz viņi bija tur tā kā top of the top lielākā. Mēs atbraucam uz pustukšu angāru,
un tur tas lielākā inovācija. Tur kaut kāda rietuma eiropiešu čaļi mērās ar to, kuram ir stilīgāks elektroskūters vai kuram ir stilīgāks elektroritens. Jā. Tāds, tu gribi būt daļa no kā, tu gribi būt braukāt ar elektroskūterīšiem, un tas ir, kas tev liekas, tas ir tikai top of the top no inovācijām vai kaut kā jauna, vai arī tu gribi būt daļa no kaut kādas komunas, kuri domā, kā uzbūvēt kilometru augstu māju. Tas vienkārši vairāk ir par tādu, ambīcijām un tur jau nav nepareiz. Viens mēģina būt, Eiropa jau tagad kaifo par pašu self-sustainable lietām un tam līdzīgi. Un tas ir savādāk nekā mēģināt uzbliest kaut ko no nekā. Un tev var patikt viens un patikt otrs. Tas jau nenozīmē, ka, tas, ka viens cilvēks ir bagātāks par otru, nenozīmē, ka viņš obligāti būs interesantāks, tev obligāti ar viņu jātusē. Iespējams, tavs intereses saskan ar nabadzīgāko. Vienkārši, ja tu esi tajā posmā, ka tev gribās ambīcijas, skaidrs, ka Dubajas torņi tev iedvesmos vairāk nekā kāds, kas Dānijā izdomāja, kā toaletes papīru efektīvāk pārstrādāt. Es jau nerunāju par to, kā efektīvai pārstrādāt toaletes papīru. Es runāju par to, ka tev ir Premier mobilitātes konference un krūtākie produkti ir vai pusi no tā ir, kurš uztaisīsiet citādākā krāsā skūteri. Tas vienkārši, runājam par to, kas pasauli virz uz priekšu, un tad parunājam. Tas virzītājs spēks aiziet prom pie viņiem, jā? Jā, un piemēram, mēs te runājam par dažādiem stāstiem par visādām lietām, skatāmies, kādas viņi naudas investē, kur viņi investē. Viņi ir traki uz to naudu investēšanu. Atkal kāds teiks, bet viņiem jau daudz naftas naudas. No vienas puses, no otras puses viņi arī vienkārši būt konservatīvi un neriskēt, vai ne? Jā. Bet viņi riskē. Šis ir paceļ augšā perfektu salīdzinājumu, un vienkārši pāris faktiņi pierakstīti par naftas naudu. Nav jau tā, ka Eiropai nav naftas naudas. Mums ir perfekts piemērs. Norvēģija ir naftas nauda. Un katrai valstī, Saudarābijai, jo parasti mēs runājam par krūtām arābu lietām un kādām arābu naudām, gribās domāt par Dubaju, bet īstenībā tā ir Saudarābija. Bet tad attiecīgi Saudarābija ir tāds mēs esam pieminējuši jau viņa naudu iepriekšējās epizodēs, attiecīgi viņiem ir tāds ļoti populārs fonds, kas ir publiskais investīciju fonds, jeb PIF, kas, ar ko viņš kļuva populārs pasaulē, ar to, ka viņš bija lielākais investors Softbank lielajam investīciju portfelim attiecīgi, tad, kad pirms dažiem gadiem visādi startupi, tev vajadzēja uztaisīt startupu un tev naudu meta līdz bez mazāk kodā Amerikā, viņi baigi aktīvi darbojās. Un attiecīgi to Softbank Vision Fund, to fondu, kurš investēja tādās lietās kā WeWork, kas bija baigais fiasko, kas beigās, kas investēja Uberā un daudzās citās lietās. To tātad izveidoja Masayoshi Son, Japānis, kurš .com burbulī tajā brīdī viņš bija tā kā liels džeks, un tad viņam sanāca tā, ka viņš sabetoja uz ļoti daudz ko, milzīgas naudas. Viss izputēja, viss aizgāja grīstē, izņemot Alibaba. Un, ja tu esi riska investors, tev vajag, lai viens izšā kārtīgi, un tas vispārējais ir viena alga, un viņš kļuva par mega ietekmīgu un bagātu cilvēku. Un tad pirms dažiem gadiem, kad viņš atkal kļuva aktīvs un izveidoja šo Vision Fund, viņam galvenais investors bija tieši šis publiskais investīciju fonds, no kura viņš dabūja 45 miljardus. Viņu oriģinālā tā summa bija 100, cik viņi bija lielākais investors, un viņš tad tikās ar Saudarābijas kroņprinci Muhamedu bin Salmanu. Es ceru, ka es pareizi pateicu. Un 45 minūtēs 45 minūšu saruna, viņus novada līdz 45 miljardu investīcijai. Attiecīgi vienā minūtē miljards, kas ir pirmā tāda pazīme, cik ļoti ārprātīgi traka tā nauda ir. Jo kas notiek ar Norvēģijas welfare fondu, kurš ir 1,4 triljonus liels. Viņš ir gigants, viņš ir lielāks. Viņam pieder aptuveni 1,5% no publiskajiem visiem pasaules uzņēmumiem. Viņš ir tā kā huge. Okay. Viņš ir nenormāls. Viņš ir iespējīgāks par Saudi lietām. Tā kā uzsitam pa plecu, jo mēs esam blakus, mēs arī esam Eiropā. Bet viņiem, tas ir tagad. Viņi sākumā,
tur tā vēsture tam Norvēģu fondam arī ir garā ar kodiem tur banku krahiem tam līdzīgi, bet vēl netik sen atpakaļ viņi bija diezgan neienesīgs pasākums, viņi tur pirka kaut kādus governments, visākas tur krāju obligācijas vai kaut ko tādu, kas ir, tur nezinu, švakāks kā inflācija, bet tad viņi pamainīja savus noteikumus, drīkstēja investēt, viņiem ir gan nekustamais īpašums, gan tad publiski uzņēmumi, un viņiem aizgāja viss baigi uz augšu, un tagad arī viņi cenšas, ja es pareizi atceros, vēl nesen ziņā dzirdēju, ka viņiem tāda tās runas, ka viņi varētu pamainīt savus noteikumus, un ka viņi arī nepubliskos uzņēmumos jau varēs investēt naudu, kas, ir lielāks risks, bet vēl iespējams lielākas uzvaras. Tā kā viņi tā kā atverās. Kamēr šis kroņprincips vienkārši viņš met naudu uz Vision Fund, un Vision Fund ir tā kā visriskantākā iespējamā investīcija lieta. Viņi investē tehnoloģiju uzņēmumos. Un visi par viņiem ņirgājās par to, ka viņi ir stulbi un kā viņi izdarīja ar WeWork, un viņiem nekas nesanāk līdz pēc gada aptuveni visdrīzāk viņiem izšaus viens no uzņēmumiem, no tiem 1000, kur viņi sainvestēja, un tad mums visiem būs tāds, wow, viņi ir ģēniji. Jo man liekas, ka viņiem beigās viss tāpat sajies. Bet viņu tā arī investīcija nauda, kamēr Norvēģi ļoti konservatīvi tur un caur 10 gadiem atverās, lai tā kā, publiskā uzņēmumā investēt. Viņi vienkārši šauj, un viņiem tās ambīcijas ir arī tādā ar savu publisko welfare fondu, viņiem tās ambīcijas ir augstas un riska apetīte ir liela, un tad pilnīgi cits pieejams, kā Eiropā. Kā Eiropā nav pareizi teikt, jo tas ir kā Norvēģijā, jo Norvēģija ir unikāls gadījums pasaulē vispār. Filozofija jau viņiem līdzīga ar to. Es teiktu, ka nav. Es teiktu, ka nav vispār. Piemēram Skandināviem. Es uztaisīju Svetbankā vērtspapīra kontu, vai nē, ieguldu, to, kas ir, nav svarīgi. Tā pati e-bankas sadaļa. Un tur ir augšā, kā jau e-bankā reklāmas visādākas, tur frāzes un banneri. Un tur tā iespēja, ka tu vari caur viņiem pirkt akcijas, ja tu gribi maksāt tikai stulbi lielu komisiju. Un viņiem ir savi fondi, un viņiem tiem fondiem, ir bullet pointi, kāpēc vajadzētu pirkt viņu fondus. Kas man interesētu, kā 28-gadīgu džeku, kam asins ātri, virmo asins ritē, ātri nauda, es gribu tur tehnoloģiju uzņēmi kaut kas tāds. Viņiem bija ilgspējība, zaļā enerģija. Viņi savu fondu nereklamējot, ka tev būs nauda. Viņi reklamē to, ka tas būs ilgspējīgi, ja tu tur liek savu naudu. Tā jau ir tāda rietuma pasaules. Viņiem arī līdz tam aizies. Viņi jau savos tajos lielajos projektos, viņi tas The Line 170 km nonsens, par ko mēs iepriekš runājām, viņš arī būs karbona neitrāls. Viņš jau būs, bet zinu, kā tā atšķirības ar Norvēģiem un Saudiju tur ir bijuši fundamentāli, tāpēc, ka tas Saudi-Arābijas kroņu princis kopš tajā valsts, kā viņa tā karaliskā ģimene, viņi jau ir valdījuši par to valsti, tur, piemēram, 100 gadus kaut vai kaut kādus. Un viņiem jau, viņiem iemestos 40 miljārdus. Viņiem ir pofigi. Viņam ir savi lidosti. Viņam ir savi lidosti. Viņam iztērēs 40 miljardi, tāpat vienmēr būs miljardiem tās naudas. Kamēr tas Norvēģi fonds, jo tas tomēr ir bijis tāds, sabiedrībai. Tas ir demokrātisks fonds. Viņiem ir svarīgāk pirmkārt nepakāst. Jā. Un tad audzēt. Kamēr tam PIF, viņiem tā doma ir būt nākotnes līderiem. Varbūt pat viņi, bet viņus, tu paņem, izmet 50 miljārdus, varbūt tu izmet viņus ārā. Bet tad tev ir visi, kas ir jaunāki cilvēki vai ambiciozi cilvēki, ka wow, viņi paskat, kā viņi met naudu visām trakajām idejām. Un visi turiem varbūt grib braukt un tur strādāt un dzīvot, mācīties arābi, tā tauta no tā mācās. Un beigās tas 50 miljardi varbūt ir nodedzināta nauda, bet tā jau ir ieguldīšana cilvēku resursā. Viņi to naudu dienas beigās arī oriģināli izpumpē no zemes, kāpēc gan nepadedzināt. To jau dara ar naftu un gāzi. Čipa, bet... Beigās tā inerce un tas, kad saka, ko viņi tur izdara ar tādu vērtību, kas tev paliek neizbēgami vienkārši bagāžāk. Bet tu nevar noniecināt pilnīgi noteikti. Tas, ka Norvēģiem ir 1,4 triljonu sabiedrības fonds, es teiktu, amazing tas ir. Es domāju, ka varbūt... Es nezinu, kāds izpaužās, bet viņi saka, ka katram pilsonim ir 4 miljonu safety net. Bet es nezinu, kā tas izpaužās, kāds iet pie viņi tev ir maksāt nespēja, tad tev viņi atver vai kā. Moši kaut kā, bet tur Breivik ielikt, tā kā privātmāja, ka tu ielikt viņa cietumā tāds izpaužās, ka tu biji tas tur. Atceries 11. gadā, ka bija Norvēģis, kurš apšāva cilvēkus. Viņš dzīvo privātu mājā cietumā. Tā tas izpaužās. Privātu māja cietumā. Viena cietums tikai privātu māja ir. Tas vienkārši visiem viņam labi cietumā, tikai tieši viņam ir ļoti labi. Nē, vispār, jā. Tas kāds izpaužās. Un tikmēr pastīsimies, kas notiek ar cilvēku, kas Krievijā uztais teroraktu veikalā. Viņi neizskatās, ka privātu mājā dzīvo tagad. Redzēji tos Krievijas terorismu bildus? Jā, es redzēju. Knapi dzīvi atvilkti safučēšanai.
Jā, man patīk, ka to teroraktu tur amerikāņi pasaka, jums būs terorakts. Ja viņi ignorē, tad viņi pasaka publiski, lai pēc tam Krievi nevarētu pateikt, ka amerikāņi tur izdarījuši. Amerikāņi brīdināja. Amerikāņi brīdināja, tad publiski brīdināja. Jā, es pašu uzzināju, tikai tas bija noticis. Jā, tad viņi publiski brīdināja, tad Putins pa viņiem ierēs, ko viņi te mēģina mums distraptot dzīvi. Tad noteikti terorakts, Krievi saka, tie bija Ukraiņi. Jā, Ukraiņi saka, nē, tie nebija Ukraiņi, un tagad paši vienkārši norāvās. Bet vienkārši par to Eiropu, viss ir fine, Norvēģi, fonds amazing, tas ir amazing shit. Vienkārši tā kā cik esmu runājis, mēs arī tagad bijām tur vienā pasākumā, runājām ar daudziem Austrijas, Vācijas startupiem. Kopumā vienkārši Eiropā ir tā, ka tas it kā ir tie venture capital fondi, piemēram, kas ir riska kapitāls, būtiski tulkos riska kapitāls, un viņiem šausmīgi bail no riska ir jebkāda. Viņiem tev vajag Excel 5 gadiem. Tu meklē savu otro investīciju raundu, kad joprojām tu kā jaunu uzņēmumus neko nezini, kas tev notiks pēc gada, ja? Viņi tev prasa 5 gadu Exceli. Kāpēc jūs domājat tā? Kāpēc? Vispār tikai Eiropā tā riska apetīte ir baigi maza. Man liekas, tas, ko esmu kaut kā, tā ir mana sajūta, tā nav patiesība. Man kaut kā šķiet, ka rietuma Eiropietis, viņš ir ļoti, ar to, ka viņš piedzimis bagātībā, viņš ir ļoti orientēts uz bagātības uzturēšanu, nevis uz kaut kā radīšanu. Es domāju, viņam ir svarīgi nepakāst. Viņam ir svarīgi, jo viņš jau ir piedzimis, viņš redz, ka viņam vecākiem ir līdzekļi, kā viņi rīkojas, kā viņi cenšas nezaudēt. Bet tas, kas ir tur aizlaid uz kodiem Arābu zemēm, tur ir tas, ka neesi savā mūžā 10 000 redzējis, pēkšņi tu jāoperē ar 2 miljonu, 3 miljonu investīciju un trakums un blies, kamēr, Eiropā kaut ko citu. Bet kamēr tajā pašā laikā amerikāņiem ir milzīgi riska apetīti uz jebko viņi... Jā. Un tas tāpēc, amerikāņi kaut kāds tāds vidusceļš tam trakajiem arābiem un garlaicīgajiem eiropiešiem. Amerikāņiem jau, amerikāņi tomēr joprojām ir bagātāki. Caurmērā amerikāņi bagātākie. Labi, tur viņiem sociālas problēmas, bet, kad tu parunā ar amerikāņiem par to, kā viņiem lietas notiek un kādas naudas tur apgrozās, vienalga iekšā valstī, ārpus valsts ir crazy. Tas ir tikai latviešu prātam neaptveram, ja vien tu neparunājies ar viņiem. Jā. Un tad, kā amerikāņiem arī ir nauda, bagātība, ko noturēt vai ne? Bet Eiropieši vienkārši tādi kopumā vienalga ir konservatīvāki. Labāk iest krosānu bageti un iedzert to kafiju. Kas ir forši, nevis tā kā amerikāņiem rukāt bez, tā kā māmiņa piedzimda bērnu pēc divām dienām jau rukāja darbā. Es labāk to bageti un pastaigājos tādā ziņā. Tajā brīdī vienīgais tā problēma ir, tu radi tādu ļoti komfortablu, mīkstu sabiedrību, kurā nav ambīcija. Jo tajā brīdī, kad viss ir sakārtots un ir sistēma, tajā brīdī jaunākiem cilvēkiem nav iespējas izsisties. Viņiem ir iespēja būt tikai daļai no mašinērijas. Un tajā brīdī viņi skrien uz tādām vietām kā to Austrum vai Amerika. Jā. Ar to arī Muhamedu bin Salmanu, es nemāku viņu vārdus, sorry, es kaut ko nepareizi izrunāju. Viņiem bija tāda interesants arī piedzīvojums par to, ka, tā kā arābu nauda forši jautri, rekur investīcijas, taistam startupu, mums Vision Fund, mūsos ir investējis lielākie investori arābi, pēkšņi viņš tā kā pasūta žurnālistu slepkavību Stambulā. Un kāda bija reakcija uz to, ka tas notika pirms dažiem gadiem? Visi drusku paklasēja un turpinājām augt. Tas tāds reality checks neliels par to, ka tā ir drusku cita pasaule ar citiem noteikumiem. Kaut kā tā. Kā tev iedvesmojoši vārdi beigās, ko pateikt? Kā vienmēr es varu... Pārskrējām pāri visiem jautriem faktiem, ko Googlē izlasījām. Pārskrējām pāri. Es kā vienmēr ieteiktu cilvēkiem aizdrau pasties, kas notiek ārpus mūsu zemītes. Nekur nav tik labi kā mājās, un tīpaši vasarā, bet tas tādās lietu vēriens un tas, cik ātri tiek pieņemt un cik liela lēmuma tiek pieņemt šādās megapolēs, tas ir vienkārši mūsu prātam neaptveram. Tā kā iesaku katram izvēlēties sevi interesējošu kaut vai tēmu un aizbraukt uz kaut kādu konferenci attiecīgajā Dubajā vai Rijādā vai kaut kur vēl. Pērkam biļetes, braucam. Braucam jau pēc mēneša. Jā. Paldies visiem, kas klausījās. Tiekamies nākamreiz, priecīgas lieldienas. Jā. Veselību, iekšā slimību, ārā. Jā. Labi, čau. Čau visiem.